Mani sauc Kristiāns, un es parunāšu par to, cik labi man ir dzirdēt, laikam dzirdēt. Cik daudz enerģijas ir atomu sprādzienā? Atgriezīsimies uz 45. gadu. Pirmais tests, Trinity. 45. gada, laikam 16. jūlijas, laikam 5 naktī apmēram, tika izmēģināta pirmā atombumba. Tā bija tā, laikam, plutonija veida atombumba, kur, man liekas, bija tas apļa veida struktūra viņai. Kur priekšā ir plutonija sfēra, un viņi saspieda kaut kāds parastās ķīmiskās sprāgstvielas. Bet cik daudz enerģijas bija šajā sprādzienā? Tas īstenībā nav elementārs jautājums, jo nav tā, kā visa tā masa, kas tur bija, vienkārši pārvērtās enerģijā. Tikai daļa no tas masas pārvērtās enerģijā. Un mums ir grūti nokauts arī kaut kāds sensorus tur blakus, jo tie sensori vienkārši uzsprāgs ar īsu bumbu. Un tas ir īstenībā ļoti sarežģīts jautājums. Bet, lai mēs to apskatītu, sāksim ar matemātisko svārstu. Vienkārši fiziski iekārta. Un mēs mēģināsim izdomāt atbildi, kā matemātiskais svārsts strādā, kāds ir matemātiskā svārsta periods, gandrīz par to neko nezinot. Gandrīz svarīgs komentārs. Ko mēs izmantosim? Mēs izmantosim tādu tehniku kā dimensiju analīze. Tā ir tāds ļoti labs rīks fiziķā darba kastē, ko mēs mēdzam ar ikdienu izmantot, lai apskatītu kādas situācijas un saprastu, kā sistēma strādā. Tur ir arī matemātiskā teorēmas nosaukums. Mēs fizikā darbojamies lietām, kurām ir mērvienības. Mums ir sekundes, mums ir enerģija, mums ir metri. Mums ir svarīgi, lai, kad mēs rakstam vienādojumus, abās vienādojuma pusēs tie mērvienības sakrīt. Ja kreisajā pusē ir metri, mums ir labais pusēs jābūt metriem. Jo 5 metri vienādi ir 5 metriem, nevis 5 metri ir 3 sekundes. Tas tā nestrādā. Un tas ir viss par mērvienībām. Mēs saucam to par dimensiju analīzi, bet tās ir mērvienības. Tas ir jāsaprot. Tās ir mērvienības, nav nekas sarežģīts. Mēs nerunājam par 4 dimensijām, kas ir mūsu, kurā mēs dzīvojam. Mēs nerunājam par 11 dimensijām stīgu teorijām. Mēs runājam par vienkārši mērvienībām. Un sāksim ar to, cik no jums ir dzirdējuši par SI mērvienību sistēmu? Kurš gribam pateikt, kas tas tāds ir? Nu jā, bet kas tas tāds ir? Cik viņā ir? Nu, izmanto visā pasaulē, vienkārši amerikāņi ir tādi. Amerikāņi, zinātnieki Amerika izmanto SI sistēmu, bet parastais cilvēki nē, jo viņi ir laikam pārāk gudri. Bet cik ir mērvienības šajā sistēmā? Kuras jūs varat nosaukt? Kuras ir visas? Jā, 7 mērvienības. Kilogrami. Mēs tagad saistām šīs mērvienības ar kādām konstantēm fiziskām. Kilogramus mēs saistām ar kvantu konstanti, ja Planck konstanti. Masu mēs saistām ar gaismas ātrumu, laiku ar kādu atomu pārēju frekvenci, ampēru elementāru lādiņu, temperatūru K, kur ir temperatūras K ar Boltzmann konstanti, Moldo ar Avogadro skaitli, kandela ir gaismas mērvienība, spožums, kaut kas tam līdzīgs. Parasti neviens viņu neizmanto, bet tas nav svarīgi. Un, kad mēs rakstam fizikālus vienādojumus, ir jāievēro, ka tas, ka abās pusēs jābūt vienādām mērvienībām. Es nevaru rakstīt to, ka ātrums V vienāds ar gravitācijas konstanti plus kaut ātrumu kvadrātdēls 2 plus 3 spiedieni. Es tā nevaru rakstīt. Šis nestrādā. Abās pusēs jābūt vienādām mērvienībām. Jūs noteikti atpazīstat šo vienādojumu, ka mēs kādam bumbiņu metam vai bumbiņu krīt. Mēs parasti rakstam vienam, ka koordināta bumbiņai ir sākuma koordināta x 0, plus sākuma ātrums reiz laiks, plus pātrinājums reiz laiks kvadrātdēls ir 2. Ja es paskatos, šeit ir kreisajā pusē ir metri, tālāk ir sākuma koordināta, kas arī ir metros. Tālāk ir ātrums reiz laiks. Kāda ir ātruma mērvienība? Metrs dalīts sekundi. Ja es pareizinu to ar sekundi, es arī dabūju metrus. Tas pats ir arī pātrinājumam. Es pareizināšu šīs fiziskās lielumus, es visu laiku dabūju metrus.
jeb garuma mērvienības. Tas ir ļoti svarīgi. Lai visu laiku, es varu saskatīt tikai metrus ar metriem. Es nevaru saskatīt metrus ar 5 sekundēm. Tas nav iespējams. Ko dara? Šo mēs darām fizikā. Matemātiķi nav tādi viltīgi. Viņi raksta tādus bezdimensionālus lielumus. Kad mēs risinām šos kvadrātvienotājumus parastos skolā, ax kvadrātā plus bx plus c vienāds 0, a, b, c ir konstantas, viņam nav mērvienības. Un tikai liekas, ka kā es tev saskatīt lielumus, kuram ir x kvadrātā mērvienība plus x mērvienība. Bet īstenībā šis x mērvienība ir viennieks. Viņam nav mērvienība, viņš ir bezdimensionāls. Matemātiķi ir nav viltīgi tādā ziņā. Jā. Un vēl viena lieta svarīga, kas ir, kad mēs rakstam kaut kāds saržītāks vienādājums, kurums, piemēram, ir eksponentes vai kosīnusi vai sīnusi vai logaritmi. Mums vajag, lai tajos argumentos vai tajā eksponentē šīs lielums ir bezdimensionāls. Jo es nevaru kāpināt kaut kādā dimensijas pakāpē. Es nevaru kāpināt 2 metrā. Kas ir kāpināt 2 metrā? Es nezinu. Mēs nevaram tā darīt. Tāpēc mēs uztaisim tādus bezdimensionālus lielumus. Šeit ir kaut kāds, šis ir raksturo radioaktīvo sabrukšanu vienādojums. Un šeit ir tas tau, ir pussabrušanas periods, T ir laiks, un tas tau reiz T dod bezdimensionālu lielumu. Viņam dimensija ir 1. Tau dimensija ir 1 daudz ar sekundi, un T dimensija ir sekundes. Kopā dod viennieku. Un mēs parasti dimensijas apzīmējam ar tām kvadrātiekavām. Ja man šeit ir laiks, laika apzīmē ar T, un mēs liekam viņu mērvienību tādās kvadrātiekavās. Laika mērvienība ir sekundi parasti. Un sāksim ar to svārstu. Kādi jūsuprāt lielumi ietekmē, kā svārsts darbojās? Kur fizikāli lielumu tu ietekmē? Jā. Kas vēl? Jā. Vēl kāds idejas? Tiešām? Nu, pamēģināsim. It kā neietekmē. Tas arī mēdz ietekmēt. Tas ir dažādas lietas mēdz ietekmēt. Bet tu dzirdēji galvenās lietas. Mums ir garums, mums ir masa, mums ir gravitācijas stiprums G. Vai kāds idejas varbūt ir? Nu, ļoti maz. Ļoti maz. Nu, tā kā mēs būsim telpā, kurā nav vējš. Tur tas neietekmēs neko. Bet nu, jūs bijāt, nesat tik gudri, jūs nenoķērāt manu kļūdu. Tad nerunāsim par to, varbūt beigās parunāšu par to. Un mums jāparakst visiem šiem vēl mērvienības. Periodu mēs laikam mēram sekundēs, garumu metros un masu kilogramos. Kāda ir mērvienībā gravitācijas pātrinājumam, gravitācijas konstantai, brīvās krišanas pātrinājumam? Kāda ir viņa mērvienība? Laikam jā. Metrs daudz sekundi kvadrātā. Un ko mēs tagad daram? Mēs uzrakstīsim periodu kā funkciju no garuma, masas un brīvās krišanas pātrinājuma. Ja kaut kā šādi. Tagad mums noderēs tāfelīt. Jo ko es tagad darīšu? Es gribu, lai abās pusēs ir mērvienība, laika mērvienība. Gan kreisajā pusē, paldies, gan kreisajā pusē, kur ir T, viņa mērvienība ir sekunde. Tālāk mums ir garums L, es viņu celšu pakāpē alfa. Es gribu atrast kaut kādu pakāpi tam garumam, lai viņu visu šo funkciju reizinājums dod arī sekundi. Es celšu šos lielumus pakāpē alfa, beta, gamma, lai kopā dabūtu viņu reizinājums ir sekunde. Es iztīsies kaut kā šādi. Es izsaku mērvienības, lai visās pusēs ir vienādas mērvienības. To es mēģināšu izdarīt. Sekunde ir vienāds ar metru alfa pakāpē
kilogramu beta pakāpē un sekundi kvadrātā visas pakāpē gamma. Un cik no jums ir mācījuši kaut ko šādu? Šis būs svarīgākā lieta. Kurš no jums ir redzējuši šādu formulu lapu? Īsumā ļoti daudz, ļoti labi. Šis ir pakāpes formulas. Šis būs tas, kas mēs izmantosim, lai atrisinātu šo problēmu. Un svarīgākās ir šīs 4 formulas. Kā, ja man ir lielums, kurš ir dalītājā, tad es rakstītu kā mīnus n-tajā pakāpē. Ja viņš ir dalītājā, es lieku mīnus zīmi kāpinātājā un ceļu viņu augšā. Ja es sareizinu divus lielumus, kuriem ir vienāda bāze, bāze ir tas skaidrs apakšā, bāze ir tas A, ja es sareizinu divus skaidrus vienādām bāzēm, es viņus tos kāpinātājus saskaitu. Ja es izdalu, es viņus atņemu. Un ja es kāpinu vienu otrā augšā, es sareizinu tos kāpinātājus. Šīs 4 formulas iesaku pierakstīt kaut kur. Es viņus arī pierakstīšu, lai mums ir atmiņā viņas visas. Es ceru, ka jūs varat redzēt. Gan jau, ka varat redzēt. Un no pēdējā formula. Ir. Ļoti labi. Un šeit nāks jau tas pirmais triks, ko mēs izdarījām. Mēs šeit, mēs ceļam pakāpē, brīviskrišanas pātrinājam pakāpē gamma. Un arī šeit ir pakāpe kvadrāts, un šeit vienkārši sareizina to gamma ar katru no pakāpēm. Tā ir tā paša apakšējā formula. Tas jau ir pirmais solis. Un es gribu, lai paliek tikai sekundes. Es gribu atrast tādas alfa, beta, gamma skaitļus, lai man paliek tikai sekundes. Es daru kaut ko šādu. Ko es tagad daru? Es saskaitu vienādās dimensijas. Man šeit ir metri, un arī šeit ir metri. Es sareizinu divas lielumus vienādām bāzēm. Ja es sareizinu divas lielumus vienādām bāzēm, kas man jādara ar pakāpēm, jāsaskaita. Tieši tā. Es dabūju alfa plus gamma. Pārējie lielumi man paliek nemainīgi. Tur tikai 1 kilograms pakāpē beta un sekunde. Kurā pakāpē būs sekunde? Minus 2G pakāpē. Tur jau rakstīts tieši tā. Minus 2G. Un es redzu to, ka man šeit ir M, man ir metri, man ir kilogrami, kas nav kreisajā pusē. Un bija vēl viena tā svarīgāka formula, ka, ja es ceļu lielumu 0. pakāpē, es dabūju viennieku. Es gribu, lai šeit ir 0. pakāpe, lai šeit būtu 0, lai es dabūtu viennieku. Jo kreisajā pusē man nav šeit garums, man nav metri. Un kreisajā pusē nav arī kilogrami. Tad es gribu, lai alfa plus gamma ir 0 un arī beta ir 0. Lai dabūtu tikt vaļā no tām dimensijām. Un tad es dabūju 3 vienādojumus. Es notīrīšu. Es gribu, lai alfa plus gamma ir 0, jo es ceļu lielumu 0. pakāpē, es dabūju viennieku. A 0. ir 1. Es gribu, lai beta ir 0, jo man nav šeit kilogrami. Kreisajā pusē nav kilogrami, ir tikai sekundes. Tāpēc kilogrami no šeit ir jāpazūd. Tad beta ir 0. Un es zinu to, ka kreisajā pusē sekunde ir tikai 1. Šeit ir viennieks. Tas nozīmē, ka arī šim jābūt ir vienniekam. Jeb 1 ir vienāds ar minus 2 gamma. Un tad, kurš no jums atrisināt šādu sistēmu?
Cik ir alfa, cik ir beta un cik ir gamma? Gamma ir -1/2. Tālāk. Cik ir alfa? 1/2. Tam jābūt rakstītam šeit. Visi saprat, kā to iegūt? Tā ir tā problēma. Bet mēs dabūjām 3 vienādojumus. Es no šeit izteiktu, kas ir gamma. Lai es dabūtu, kas ir gamma, es izdalu ar -2. Es dabūju, ka gamma ir -1 dalīts ar 2. Beta ir 0. Ja gamma ir -1/2, tad es ar pārnest gammu uz otru pusi, tad iebūst, ka alfa ir - gamma. Jeb kaut kā šādi. Es dabūju šādas pakāpes. Esmu dabūjis vienādojumu, kas raksturos manu periodu. Esmu dabūjis to, ka mans periods T ir, tur bija garums L, alfa bija pakāpē 1/2, un bija masa, kur bija pakāpē 0, un tur bija G, tur bija pakāpē -1/2. Es dabūju šādu vienādojumu. Es dabūju ko šādu. 1/2 ar kvadrāta sakni. Tad es šo pārstīt arī kā L dalīts ar G. Tagad šeit ir mīnuszīme. Es to G nesu uz leju. Un šo visu lieku pakāpē 1/2. Kas ir 1/2 ir kvadrāta sakne no šiem lielumiem. Es dabūju, ka periods ir svārsta garums dalīts ar brīvās krišanas konstanti. Vai šī formula ir pareiza? Kurš no jums zina, kāda ir matemātiskā svārsta formula? Jā, mums vēl vajag 2π. Es salīdzinu formulas, pilnā formula ir vēl 2π klāt ir. Bet ir problēma. Tas 2π ir vienkārši konstanta. Viņam nav dimensija. Un mēs nodarbojamies ar dimensiju analīzi. Ja lielumam nav dimensija, es nevaru viņu noteikt ar šo metodu. Es šajā gadījumā tāpat būšu pakļauts eksperimentam. Bet tas nemaz nav tik slikti. Jo es varu darīt eksperimentu. Es zinu, ka šis eksperiments būs atkarīgs no garuma un brīvās krišanas konstanti. Un es varu zīmēt grafiku. Es varu zīmēt periodu atkarību no garuma. Es varu zīmēt savā grafikā sakne no L dalīts ar G. Un tad es varu darīt eksperimentu. Es dabūšu arī līdzīgu grafiku eksperimentā. Man tikai jāatrod kaut kāda konstanta, ka mēs piereizinu visu, ja, lai piereizinātu šam L dalīts ar G klāt kaut konstanti, lai dabūtu to pašu grafiku, kas ir eksperimentā. Un tā kā es no eksperimentu noteikti to konstanti. Tas ir viens no veids, kā es varu to noteikt. Tā kā šī metode joprojām ir tāds ļoti labs pirmais ieskats, kas notiek tur fizikā. Metode ir tiešām vērtīga un daudz fiziķi viņu ikdienā izmanto. Bet varbūt jūs zināt kādus ierobežojumus, kas vēl varētu būt. Ir kādas idejas? Kāda var būt ierobežojumi šai metodei? Jā, bet gadījies tā, ka lielumi ir jāsaskaita. Jā, varbūt iespējams tā, ka tu ir vienkārši ļoti daudz lielumu, tas ir sarežģīti. Principā tu vari atrisināt to sistēmu, bet tas ir ļoti sarežģīti. Bet problēma ir tādām redzēm, ka mums ir kaut kādi kosīnus, vai mums ir sīnus, vai mums ir eksponentes, vai mums ir logaritmi. Ja mums ir kaut kādas funkcijas, šī metode vairs nestrādā. Jo tajās funkcijas iekšā ir bezdimensionāli lielumi. Un tur es nevaru neko tādu izdarīt. Labi, to kādas idejas? Jā, tieši tā. Šis viss balstās uz tavu fizikālu intuīciju, uz fizikālu saprašanu. Tāpēc man sākumā bija tas komentārs, ka tas ir, mēs atrodam atbildi gandrīz nezinot neko.
Mums tāpat ir jāzina kas fizikā tur notiek. Ja es nezinu neko par fiziku, es neko tur nevaru izdarīt. Man ir jāsaprot, kā lielumu var ietekmēt, un tas īstenībā paprasti diezgan liels pūles, lai saprastu, kur lielumu ietekmēs, jo tas mēs būtu ļoti sarežģīti. Bet kāds tam sakars ar atombumbu? Bija tāds vīrietis Taylors, kurš no šī video fragmenta noteica, kāda ir atombummas enerģija. Ar šo pašu metodu dimensiju analīzi. Tad mēģināsim mēs arī. Bet sākumā šis vīrietis, George Ingrams Taylors, arī piedalījās Manhattanas projektā. Viņš nav no Amerikas, viņš ir no Lielbritānijas, bet tā kā viņi bija, gan Amerika un Lielbritānija bija vienā pusē, viņi bija sabiedrotie, viņi pieaicināja klāt, Amerika pieaicināja klāt kaut kāds zinātniekus no Lielbritānijas, un viņš tur bija kaut kādus 2 gadus. Viņš ir ļoti izcils fiziski nodarbojies ar šķidrumu dinamiku, netulkojas ļoti labi fluid dynamics. Tie šķidrumi ietver gan šķidrumus, gan arī gāzes. Viņš ļoti labi šo sfēru pārzināja, viņam ir ļoti daudz darba, viņš ir turbulents darbojies un daudz citām lietām vēl. Un viņš ir J.J. Thomsona, kas ir elektronu atklājējs audzēknis. Tā kā viņš ir ļoti diezgan pazīstams fiziķis. Nu, tad sāksim. Varbūt jums ir idejas, kādu lielumu ietekmē sprādzienu rādījus. Kas būs tas? Kur būs tie fizikāli lielums, kas ietekmēs manu sprādzienu rādījus? Tā kā šeit es darīju matemātiskā svārstam ar periodu un garumu, masu un brīvas krušas konstanti. Kur būs tie lielumi, kas ietekmēs manu bumbas rādījus, kad viņi uzsprāgs? Enerģija. Ļoti labi. Vēl kādas idejas? Labi. Arī darīs. Jūs, man liekas, svarīgi jau, ko aizmirsāt. Nu, masa ir enerģija. Jūs tikko iemācījāties to. Masa ir enerģija. Tas ir praktiski viens un pats lielums. Tas jau arī būs tas, ko mēs atklāsim. Mēs dabūsim, kāda ir bumbas enerģija, kas izdalījās sprādzienā. Mēs nedabūsim to R1 ar MC kvadrātā, mēs dabūsim to, kas izdalījās tiešā pašā sprādzienā. Mēs jau to varam noteikt tikai no eksperimenta. Bet jūs piemērstāt arī, jā, ļoti labi. Tā, es dzirdēju enerģiju, es dzirdēju gaisa blīvumu, apzīmēsim to ar rho, es dzirdēju arī spiedienu. Vēl kāds idejas? Ļoti labi. Laiks. Vēl kāds idejas? Kāds? Un tas arī būs laikā. Skarīgs no laika. Tas ir gaisa blīvums. Tas pateiks to, tas norādīs, kurā vidē mēs esam. Vai mēs esam ūdenī, tas blīvums būs liels, vai mēs esam gaisā, blīvums būs mazs. Mēs izmantosim 3 šos lielumus. Mēs izmantosim laiku, jo tā kā bumbas rādījus šajā laikā pieaug. Mēs izmantosim enerģiju, jo tā kā tas ietekmēs, cik liels būs sprādziens. Mēs ietekmēs arī gaisa blīvumu, jo tā kā kurā vidē mēs esam, tas ietekmē, kā bumba uzsprāgs. Bet mēs neizmantosim spiedienu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir bumba, viņa sprākst. Šajā bumbā sprādzienā ir milzīgs spiediens. Milzīgs spiediens. Spiediens ir bumbā ir ļoti liels. Kur ir PB, spiediens bumbā, viņš ir ļoti liels. Bet skatos savu ārējo spiedienu gaisam, viņš ir ļoti mazs. Es varu rakstīt tā, ka PB ir daudz lielāks par P gaisam. Viņš ir tik daudz lielāks, kas var pilnībā īstenībā ignorēt gaisa spiedienu. Viņš praktiski neietekmē to sprādzienu. Un es varu atmest šo lielumu. Bet šis spiediens bumbā būs proporcionāls enerģijai, jo tā kā lielāka bumba, lielāka enerģija būs lielāks spiediens. Tā kā bumbas spiediens ir kaut kādā veidā saistīts ar enerģiju. Bet tas gaisa spiediens ir tik mazs, viņa atšķirības ir tik lielas, ka gaisa spiediens mums īsti neietekmē. Tas ir tā kā vienkāršs modelis. Jā, ja mēs gribētu ļoti precīzi, mums vajadzēja gaisa spiedienu. Bet
tas ir kaut kāds tik mazs efekts, ka to var praktiski ignorēt. Un tad mums ir, tas ir tiešām kaut kādā ziņā primitīva analīze, bet mums īstenībā vairāk informācija arī baigi nav. Un vairāk informācija ielikt iekšā ir arī grūti, jo tas tā kā pārējie efekti ir ļoti mazi, un mēs nezinām, kā viņi darbojās. Tā kā darbosimies ar šiem 3 lielumiem. Bet enerģiju mēs mēram džaulos, bet džauls nav pamatmērvienība. Jums ir ideja, kā mēs varam iegūt, no kā sastāv džauls. Kādas ir pamatmērvienības džaulam? Masa reiz pātrinājums. Tas ir spēks. F ir vienā cimreizā. Attēlums reiz spēks pielikts. Jā, tas ir darbs. Tas ir enerģija. Metri, laiks un attēlums. Iespējams. Bet, ko es ieteiktu darīt? Es ieteiktu paņemt vienkārši kaut kādu formulu. Paņemsim kinētiskās enerģijas formulu. Kurš no jums zina kinētiskās enerģijas formulu? Kāda ir formula kinētiskā enerģijai? Dalīts ar 2. Kinētiskā enerģija ir masa reiz ātrums kvadrātā dalīts ar 2. Šeit mērvienība ir joules. Kas man jāraksta labajā pusē? Mērvienība masai ir kas? Kilograms. Šeit būs kilograms reiz mērvienība ātrumam. Metrs dalīts ar sekundi. Un viss jāatceļ kvadrātā. Tā kā ātrums ir kvadrātā, šis jāatceļ kvadrātā. Šī ir mērvienība džaulam. Šī ir džaula mērvienība mērvienības sistēmā. Pamat mērvienībās izteikti. Kaut kas tam līdzīgs. Divniekam nav mērvienība, tas ir vienkārši konstanta, viņš ir bezdimensionāls lielums. Šis ir tas, ko mēs iegūstam. Un tagad mēs rakstam vienādojumu. Mums ir laiks, kurš ir sekundēs, mums ir enerģija, kas ir džaulos, jeb kilogramos reiz metrs dalīts sekunde viss kvadrātā. Mums ir gaisa blīvums. Gaisa blīvums ir masa dalīts ar tilpumu, jeb kilograms dalīts ar metru kubā. Un tad mēs varam atkal rakstīt vienādojumu sistēmu šādi. Tāpat kā mēs darījām matemātiskiem svārstam, arī šeit mēs rakstam šo vienādojumu, kur rādijus ir funkcija no laika, enerģijas un blīvuma. Mans bumbas rādijus R būs funkcija no laika pakāpē alfa reiz enerģijas pakāpē beta reiz gaisa blīvums, ja vidas blīvums pakāpē gamma. Un ko es gribu? Es gribu, lai rādījus, kur mērvienība ir metri, kas ir kreisajā pusē, būs vienāds ar mērvienībām labajā pusē. Mērvienības laiks pakāpē alfa. Alfa nevis divnieks. Kāda ir enerģijas mērvienība? Kilogrami reiz metrs kvadrātā. Šeit jābūt uzmanīgi, tā kā it kā gribas teikt, tā ir masa, bet tas ir metrs, jo mērvienības mēs liekam ties kvadrāti iekavās. Dalīts ar sekundi kvadrātā. Un šis viss ir jāceļ pakāpē beta. Pakāpē beta. Mums var būt blīvums. Reiz blīvums bija kas? Kilograms dalīts ar metri kubā, viss pakāpē gamma. Un tagad man ir jāsavāk līdzīgās mērvienības. Jāsavāk metri sekundes ar sekundēm, metri ar metriem un kilogrami ar kilogramiem. Pamēģiniet. Es dodu jums kādu minūtu laiku.
Visi saprot, ko es rakstu? Redzi, ko es stāvos rakstu? Pietiekami liela burti. Izstāst, ka daļa jau ir izdarījuši. Kāds varbūt gribam pateikt? Kāds ir pakāpes rādītājs sekundē? Alfa mīnus 2 beta. Jā, pareizi. Kāds ir pakāpes rādītājs kilogramam? Beta plus gamma. Un kāds ir metram? Mīnus 3 gamma plus 2 beta. Mēs esam iegūst kaut ko šādu. Šis ir piemērs lineāram vienotām sistēmām. Tā kā, ja es domāju, ka tā lineāram sistēma nav pielietojams matemātikā, mēs darām to tagad. Ir pielietojums. Es simbolišu kaut ko šādu. Ir tas pats, vai ne? Ir tas pats. Ļoti labi. Un tagad es gribu, lai tā kā kreisajā pusē man nav sekundes, tad lai šī pakāpes rādītājs, viņš ir 0. Kreisajā pusē nav arī kilograms. Es gribu, lai arī beta plus gamma ir 0. Un es gribu, lai 2 beta mīnus 3 gamma ir 1. Jo šeit ir 1 metrs, tad arī šeit jābūt 1 metram. Es esmu dabūjis 3 vienotājumu sistēmu. Pārāk ātrais skriet prom. Nevajag kā tev skriet prom. 3 vienotājumu sistēmu, kur alfa mīnus 2 beta ir 0, beta plus gamma arī ir 0, un 2 beta mīnus 3 gamma ir 1. Kurš atrisināt šādu sistēmu? Jā. Pagaidīsim 5 sekundes, varbūt kāds arī var izdomāt, bet tad tu man teiksi. Labi. Alfa ir 2/5. Gamma mīnus 1/5. Beta 1/5. Iespējams. Kā mēs šo dabūtu? Kā es šo dabūtu? Es sāku no šī vienādojuma. Es no šeit sāku. Es no šeit pateikt to, ka beta ir mīnus gamma. Tas iet no šejienes. Tas iet sako no šejienes. Beta ir mīnus gamma. Ja es zinu, ka beta ir mīnus gamma, es to liku tieši šeit. Šeit vienādojumā. Es dabūju to, ka es lieku šeit 2. Betas vietā ir mīnus gamma, un no mīnus 3 gammas ir 1. Ja es iegūstu to, ka mīnus 5 gammas ir 1. Jeb gamma ir mīnus 1/5. No šeit es iegūtu, ka beta tad būs mīnus gamma, jeb beta būs 1/5. Tad no šeit es pateikt to, ka alfa ir pārnesa 2 beta uz otru pusi, mainās zīme, ir 2 beta, kas ir 2 reiz 1/5. Kas ir sakrīt ar to, ko man pateica. Tā kā mēs iegām pareizo atbildi. Ļoti labi. Kas rakstīts arī šeit. Alfa ir 2/5, beta 1/5, gamma ir mīnus 1/5. Jeb kaut kas šāds.
Šis nav baigi saprotam. Mums nepatīk, ka pakāpes rādājs ir kaut kāds daļskaitlis. Pārveidosim viņu kā veselu skaitli. Ar ko es varu pareizināt? Kādā pakāpē es varu celt visu vienādojumu, lai man tie lielumi būtu veseli skaitļi? 5. Es varu celt pakāpē 5, visu vienādojumu, abas puses. Ja es ceļu pakāpē 5, es daru šo, es sareizinu pakāpes rādītājus. Sigūs to, ka rādījus pakāpē 5 ir vienāds ar laiku kvadrātā, reiz enerģiju, dalīts ar gaisa blīvumu dalītājā. Jeb mans bumbas rādījus būs 5. pakāpes sakne no enerģijas reiz laika kvadrātā dalīts ar gaisa blīvumu. Šis ir kāds ir atomu mums rādījus atkarībā no enerģijas. Mēs atrasinājām, kāda ir atomu bumba. Cik tas aizņēmas? 15 minūtes, 10 minūtes. Ļoti, man liekas, vienkārši. Jā. Tas būs jautājums pēc pāris minūtēm. Mēs izsakojām šī Taylora kunga pēdām un 15 minūšu laikā dabūjām, kāda ir atbilde rādījusam bumbai. Un vēsturisks atkāp. Neviens nezināja, tā kā šīs bumbas enerģija bija tā kā klasificēts noslēpums. Neviens to nezināja. Bet viens zinātnieks no pāris bildēm dabūja, kāda ir enerģija. Tāpēc, ka šīs bildes tika publicētas publiski. Es nezinu, kāpēc. Kurš to izdomāja, ka publicēt atombummas bildes būtu gudu ideja, bet šīs bildes tika izplatīts žurnālos, tajā Life žurnālā, kas ļoti populārs Amerikā. Tas bildes tika publicēts, viņš bija praktiski visiem pieejams. Un mēs varējām no tā noteikt, kāda ir bumbas enerģija. Jo gaisa blīvumu mēs zinām, rādījus mēs varam dabūt no bildēm, un mums trūkst tie konstanti. Bet to mēs nevaram dabūt ar dimensiju analīzi. Tas ir varbūt tāds grūtākais viss no tā, kas ir šeit. Bet pamēģināsim. Taylor izmantoja šo formulu, izteikt, kāda ir enerģija no šīs formulas. Kurš var izteikt enerģiju no šīs formulas? Es zinu rādījus, es zinu laiku, es zinu blīvumu. Kā es varu izteikt, kas ir enerģija? Rādījus 5. pakāpē. Reiz blīvums. Dalīts ar laiku kvadrātā. Man ir dots, man ir laiks, man ir rādījus. Es dabūt, ka bumbas enerģija bija aptuveni 15 kilotonnas ar TNT. Īstā vērtība ir aptuveni 21 kilotonna. Mēs esam ieguvuši ļoti tuvu īstam rezultātam. Arī šī vērtība, mēs zinām, ka viņa ir aptuveni precīza, jo arī viņi paši zinātnieki nevar novērtēt no eksperimenta pilnībā pareizi, kāda ir enerģija. Bet tas ir aptuvens pareizs rezultāts. Tā kā plus mīnus varbūt 1 kilotonna, bet tas ir rezultāts, kas būs tajā bumbē aptuveni. Mēs to konstanti nevaram dabūt. Bet mēs esam ieguvuši jau laikam, cik 80% plus mīnus pareizi atbildi, kas tā kā ir ļoti labs novērtējums. 15 minūtēs informācija, kas ir klasificēta, neviens to nezina, kad šo informāciju Taylors publicēja matemātikas žurnālā, visiem pieejamā žurnālā. Šī informācija pāris gadus pēc bumbas uzspritāšanas visiem bija pieejama. Lai gan tajā laikā, man liekas, Krievi nebija uzbūvējis bumbu, neviens citu valsts nebija uzbūvējis bumbu. Neviens ārpus Amerikas nebija to izdarījuši. Un pēkšņi publiskā pieejamībā pienāca šī informācija, kas tā kā ir ļoti smieklīgi. Un viņam bija arī kāds komentārs, ka Amerikas militārā tā armija, ko runāja ar viņu, atnāca pie viņu, runājās. Tā kā ļoti interesants, ka tā var tik vienkārši izdomāt, kāda ir enerģija atombumbai.